šodien vislaimīgākie un priecīgie, kā jūs domājat, ir kuri? Kā jūs domājat? Kuri? Jā, tieši tā, brīvlaiks. 3 mēneši, domājieties, 3 mēneši. Atceros savu bērnību, jā, māja beigas. Vasara, jā, un tad jau kā augustā liekas, tuvosies skola, jā, tā kā mēs apsveicam viņus ar lielo notikumu, jā, kas jau ir iegājuši brīvlaikā. Citiem vēl jūnijā jāpamācās būs, kas jau lielāki bērni, tiem ir bet jebkurā gadījumā ir tas prieks, ka mēs varam, kā mēs sakam, jau priecāties par to. Šodien arī ir bērnu tiesība aizsardzības diena, tā kā cerieties, 1. jūnijas, tāda sevišķa diena, ka mēs runājam par bērniem ir. Liels paldies māsā Intei, kura kalpoja pagājušajā sabatā, jo mūs apsolīja dzintars, bet tas diemžēl netika, bet māsa Inte aizstāja, tā kā liels paldies viņai par to, ka viņa tautreiz ielica un kalpoja un darbojās. Es pagājušajā sabatā biju aizbraucis mazliet iegūt smukumu atkal, saprotiet, ar tiem gadiem vairs nav tas smukums tik labs vairāk nav, jo ir tāds teiciens uz tukumu pēc smukumu, jā. Katrai, es nezinu, kā Valmierā ir teicieni, pa Valmieru neesmu tā iedomājies, bet uz tukumu pēc smukuma. Jo tukuma draudzei tojās 100 gadu jubileja jūlija beigās, un tā viņi parasti aicina tos bijušos sludinātājus, mācītājus uz tādu svētdienu uzrunāt kaut ko un arī kaut ko pastāstīt. Un pagājušā sabatā es biju tukumā, tā kā man bija atkal patiesi prieks būt tukuma draudzē, jā, un jums atkal bija šeit savs dievkalpojums, savas aktivitātes, savu kalpošana. Ja mēs runājam par mācīšanos, tad tā ir, kā mēs sakam tā, ka bērniem ir brīvlaiks, bet mums jau kristīgā dzīve brīvlaika nav. Mums katru dienu jādomā, kā mēs dzīvojam kristīgo dzīvi attiecībās ar Jēzus Kristu darbojoties. Un jāsaka, mums arī tāds brīdinājums ir, ka Bībelē mums ir jāmācās no cilvēkiem, kas ir iepriekš dzīvojuši. Ja? Un mēs dosimies tālāk, tur nākamo jau bildi, ja? Tad mēs redzam Valmieru, ja? Tad jo es nevaru paspēst uz priekšu, kā tagad tur ir, tad vienkārši paspēties ar roku parādīšu, un tad mēs tā. Tad arī Bībelē šis teksts, ko mēs lasām, jā, tas teksts ir tāds, ka 1. Korintieši 10. nodaļā, un tur 11. pāns mēs lasām, un viss tas viņam notic zīmīgā kārtā un rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laiku beigām. Tātad Bībele saka, ka tas ir kā brīdinājums, kā mācība mums. Un līdz ar to arī Bībelē visi šie stāsti par cilvēkiem, par dažādiem likteņiem mūs māca, ko dzīvē darīt, ko nedarīt, kas ir labs un kas nav tik labs. Un šī reizē mēs pamācīsimies no vecās derības ķēniņiem. Ja vecā derībā ir daudz ķēniņi, viņi bija tautas vadītāji, ja, tad tur tajā laikā viņi bija dažādi cilvēki, ja, un mēs pamācīsimies no viņu ķēniņu dzīves. Ja, tad, ja, un te ir rakstīts katra ķēniņa dzīve kā piemērs, no kā mācīties. Tad katra ķēniņa dzīve, ja, un tad te ir dažādi padomi, ko mēs mācīsimies savā dzīvē. Tad vispirms mums ir kāds, mēs pirmajā vietā mums ir Zālamans. Zālamans mums kā ķēniņš, mēs tur lasām, tāda ķēniņš, viņš bija jauns cilvēks, un kad viņš kļuva par ķēniņu, ko viņš Dievam lūdza pirmajā vietā? Ko viņš lūdza? 2. laika grāmatā, 1. nodaļā un 10. pantā, tad dod man gudrību un izpratni, ka es šo tautu varētu vadīt, jo kas gan citādi spētu šo tavu lielo tautu valdīt. Tātad pirmajā vietā gudrība. Jo, ticiet, mani vēsture parāda tur, ka ir dažādi cilvēki mantojuši troni, un ja cilvēkā nebija gudrības, tad viņš šo troni ļoti ātri pazaudēja. Bet šeit mēs skatāmies, ka tad Zālamans lūdz, lai viņam Dievs dod gudrību. Tātad gudrību, ja, kā vadīt šo lielo tautu. Ja. Un te ir tādi 2 interesanti vārdi, redzēt. Ja. Sākumā viņš saka vadīt, un beigās viņš saka valdīt. Ja. Tātad 2 atšķirības ir vadīt un valdīt. Un tajā laikā tiešām ķēniņam bija jāprot gan vadīt, gan valdīt. Bet mūsu laikos sakiet, jāmāk ir vadīt. Jo valdīšana vairs nevar pavēlēt nevienam draudzē kaut ko, var tikai vadīt, ja, nevis valdīt. Tad viņš saka vadīt. Un ja vecos laikos tevi cienīja, kā mēs sakam, tādu apmeta dēļ, tad mūsu laikos tā vadīšana pārsvarā ir tādu ietekmi, tādu labu ietekmi ar tādu, kā saka, centīgu
darbība. Es zinu, ka es kādreiz apmeklēju kādas iestādes, kā piemēram pansionātus. Un pansionātos ir ļoti dažādi jauki cilvēki, bet tur ir šī paudze, kas ir jau daudz gadus nodzīvojuši šajā pasaulē, un viņiem pašai tāda ļoti liela pret autoritātēm. Viņi uzrunā tā, mācītāja kungs, kā jūs domājat? Manas mācītāja kungs, es tā uzreiz, teiksim, mācītāja kungs, vai jūs lūdzu to, es tā jocīgi, jo draudze nav tā pierasts, ja? Bet tajā paaudzē ir mācītāja kungs, jo tajā laikā, ir tā paudze atšķirība, teiksim, tā lieta, ja? Mācītāja kungs un tā, ja? Un mēs skatāmies, ka viņš arī lūdza šo gudrību, kā tad vadīt šo tautu. Tātad pirmā tā, kas tā gudrība ir, ja mēs skatāmies pirmajā vietā? Tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību. Tad nenonievā to gudrību pamācību, ko mēs varam iegūt un redzēt un darboties. Tad dievbijība ir tas sākums. Ja? Es tā praktiskā veidā dzīvē izanalizēju tādas 3 lietas, ko es iesaku, ko iemācīties pašam un mācīt citiem cilvēkiem. Ja? Tad ir 3 lietas. Tad pirmā lieta ir spēja un prasme atrast atbildes uz jautājumiem. Ja tev ir kādi jautājumi, kādas problēmas, tev jāiemācās saprast, kur tu meklē šīs atbildes. Kurā vietā, kādos avotos, pie kādiem cilvēkiem, ja? Tad spēja meklēt šīs atbildes un atrast, teiksim, uz jautājumiem, ja? Jo mēs jau mūsdienu pasaulē, kurā var atrast dažādas informācijas un iebraukt dziļos grāvjos arī kādreiz, bet tad atrast. Otrais ir spēja pieņemt efektīgus lēmumus, jo ir daudzi cilvēki šajā pasaulē, kā mēs sakām, teorijā ir ļoti, ļoti gudri. Bet paiet gadi, un man viņi kādreiz tā, es jau zinu, ka tālim nav vajadzēja pieņemt lēmumu darīt to vai šito. Es saku, kāpēc nepieņemi? Nē, vajadzēja. Tad pieņemt lēmumus un tos realizēt. Un rīcības sekas. Spēja paredzēt katras rīcības sekas. Ja? Un es arī kādreiz, kad runāju ar jauniešiem vai pusauģiem, es saku, padomā, ko nesīs pēc jo ārā tiešām bija tāds karš laiks visu nedēļu, tā kā arī tehnikai kaut kādi karstumi uznākuši, tā nekāda problēma. Ja, bet katrā ziņā es teikšu tā, es to karsto laiku izbaudīju. Tu izēji ārā un ir tik silts. Vai tā nebija, sakiet? Ja mūžīgi, ja, tad te tuksnesis parādās. Ja. Ar gudrību, kāpēc ir tā gudrība vajadzīga pieņemt lēmumus visu pārējo? Jo mums kā kristiešiem jāreikinās, ka mūsu pasaulē mainās likumi, situācijas un prasības, un tev jādomā, kādā veidā tu gudri izdzīvosi cauri. Es atceros kādu, man patika savā laikā bērnībā lasīt daudz stāstu par austrumu gudrību, austrumu visādiem gudriem cilvēkiem, un tur bija kāds austrumu gudrais cilvēks, kuram sanāca tāds vārdu konflikts, jeb strīds ar ķēniņu, un tādā laikā, ko tu iebildīsi ķēniņam? Ķēniņam visa vara un valdība, ja? Un tad ķēniņš sadusmojās, ka viņš viņam oponē, jeb strīdās pretī, un tas ķēniņš viņam pateica tā, es tādu izdošu kategoriski likumu, ja, ka tu nekad nestaigās vairs pa mūsu zemi. Tādas gudrais nozota kādu brīdi, un pēc kāda mēneša atgriezās. Un tas ķēniņš saka, kā tu esi atgriezies? Viņš saka, redzi, es aizgāju kaimiņu valsti, piebēru pilas apausas smiltīm, un es tādu staigāju pa citas zemi, pa citu zemi, pareizi. Jo, es nestaigāju par šo zemi. Apavos ir citas valsts zeme. Ja? Tā tev jāizdomā, kādā veidā tu tiksi cauri ar to gudrību mūsu laikos, ja? Jo laiki mainās, likumi mainās. Ja? Un tāpēc man kristiešiem jābūt tādai gudrībai, kā mēs tiekam visam cauri. Plus tā gudrība mums arī jāmāc arī saviem bērniem ir. Un to gudrību mēs varam mācīt tādā vienkāršā, brīvā, cienu pilnā atmosfērā. Es interesanti lasīju par kādu politiķu, Čārlu Francis Ādamsu, kurš dzīvo 19. gadsimtā. Un viņš interesanti tajā laikā rakstīja sev dienas grāmatu. Kā tādi politiķi, tādi gudri cilvēki. Ja? Un viņš rakstīja tajā laikā dienas grāmatu. Ja? Un tad viņš vienā dienā raksta tā. Es kopā ar savu dēlu aizgāju kopā makšķerēt. Es aizgāju kopā ar savu dēlu makšķerēt. Un tā viņš pieraksta tādu komentāru, ja? Bezjēdzīgi vējā izmesta diena.
bezjēdzīgi vējā izmesta diena. Tas angļu teica ir tāds, a day wasted. Bezjēdzīgi izsviestā diena, ja? Taču viņa dēls Bruks Ādams arī rakstīja dienas grāmatu. Un viņš rakstīja tā. Mēs ar tēti aizgājām makšķēt, tā bija visbrīnišķīgākā diena manā dzīvē. Ir atšķirība pareizi. Viens raksta dienas grāmatu, un otrs raksta. Vienam šķiet, ka tā diena pilnīgi izmesta vējā ir, otrs saka, tā brīnišķīgākā diena. Un tādās reizēs mēs, kā esam kopā bērni, mēs varam palīdzēties ar to gudrību, kāda ir vajadzīga šajā praktiskajā dzīvē. Ja? Jo kāds misionāra dēls teica tā, misionāri tie, kas dodās tālās zemēs un darbojās, viņš teica tā, mans tēvs ir misionārs, viņš ļoti mīl Āfrikas iedzīvotājus, bet nerūpējās par mani. Ļoti mīl Āfrikas iedzīvotājus, bet nerūpējas par mani. Tā ir tā lieta. Tā kā pirmā lieta ir tā gudrība. Zālamans lūdza gudrība. Nākamais ķēniņš ir Zālamana dēls Rehabeāms. Kad viņš kļuva pie varas, tad kā bija? Zālamana valsts dzīvoja ļoti bagāti. Tur bija liels galms, daudz visu to, kā saka, sievu blakus sievu, viss tur bija ļoti zeltā un bagātībā. Bet tas viss bija uz kā rēķina, uz tautas rēķina. Un mēs skatāmies, ka otrā laiku grāmatā, 10. nodaļā, mēs lasām, ka tajā laikā Jerobeāms ar viens no tiem mantiniekiem troņa atnāca kopā ar tautu un lūdza. Tavs tēvs mums uzlicis smagu jūgu, tad nodokļi bija ļoti augsti. Tad atviegli to grūto kalpošanu, smago jūgu, ko viņš mums uzlicis, un tad mēs tev kalposim. Elementāra lieta, viņš saka, bišķi nodokļs, bišķi samazini. Viņi neteica, atcel pilnīgi visus nodokļus, tas nav nopietni, samazini. Tas ķēniņš paprasīja vecākiem cilvēkiem, tādiem pieredzējušiem padomu, ja, un tie teica, nāc pretī, un tev būs viss labi. Paprasīja jaunajiem, jaunie teica, nekā tikai, kā saka, kategoriski. Un mēs skatāmies, tie jaunie viņam to teica, un viņš ieklausījās tikai viņos, un mēs skatāmies, rezultāts bija kāds, beigās pēdējā mēs skatāmies rindkopā, ja, visi atgriezās savās teltiķi, viņi būtībā pateica, nē, mums vairāk nees vajadzīgs kā ķēniņš. Tad teikt, tas svarīgais princips, ieklausīties dažādos gudros cilvēkos, bet ne tikai tajos, kas tev simpatizē. Un tā ir tā mūsdienu lieta, ka jāuzmanās ir, ja, kāpēc par to runāju, tāpēc, ka bija 90. gadi. 90. gadi mēs visi Latvijā bijām, kā mēs sakam, ļoti vienoti, tur bija barikādas un vispārējais. Un tad sākās partiju laiks. Un tagad, kas tuvojās, kādas vēlēšanas tuvojās nākamajā nedēļā, kas mums tā tuvojās? Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un mēs redzam, kā katra partija cenšas ko darīt, izcelt sevi un nolikt kaut kādas citas, teiksim tā lieta, ja, tad izcelt sevi, ja. Ticiet man, 90. gadu sākumā tas mums bija pilnīgi kaut kas svešs partijas, saprot. Ja mums vārds jau partija pati par sevi jau kaut kur tā kā griezās ausīs. Jau. Kas par partija, kāda partija? Bet tagad tā ir realitāte. Un jāsaka vienmēr, ka pasaule ietekmē draudzi. Un ko es vienmēr arī draudzē, vienmēr iesaku uzmanieties, ja? Un mūtē brīžiem dažādas morālas normas ienāk no pasaules mums draudzē, kur bišķi kaut kādas lietas kaut kur. Bet, ja mēs skatāmies, kas ienāk arī draudzē, brīžiem vietām, paldies Dievam, mums te nav Valmierā, es to neredzu, bet ir draudzēs tā dalīšanās partijās kādā. Liberāļi un kādi ir otrie? Konservatīvie, jā. Un es ticiet man, ka es nācu draudzē 90. gados, es pat nezināju, ka vispār tādi nosaukumi, saprotiet, ne liberāļi, ne konservatīvi, es pat nezināju, ka tādi nosaukumi vispār eksistē. Tad es klausos tāli, pie kā tad tu īsti esi tagad pasaki, jā? Es saku, kādu jautājumu gribu atbildēt? Es saku, es nezinu pat, ja. Vieni man uzskata par fanātiķi. Atceros, ka es pagastā savā laikā tur vadīju bērnus un vispārējos. Un es klausos kādu cilvēku sarunu netīšām. Vienkārši gadījās, ka es ieju kādā priekštāpā un tur runājās cilvēki. Un es saku, klausies, bet tas Tālis gan ir fanātiķis, iedomājies. Katru nedēļu iet uz baznīcu. Katru nedēļu baznīca. Tas ir fanātisms. Saproti, ja. Draudzē, kā es klausos, Tālis ir liberālis, tas ir pilnīgs liberālis, un tā es sapratu, kurā es pusē tā īsti esmu, saprotiet, ja? No tā uzmanīsimies. Jo pasaule vienmēr iespaido draudzi. Pasaulē cilvēki ir partijās,
un draudzē vietām arī ienāk šī partija ideja. Nu, mēs tur tie labi, vai mēs tie stingrie, vai mēs tie nestingrie. Ja? Uzmanīsimies, jo mēs visi kalpojam Kristum Jēzum, un visi mēs kādos jautājumos esam liberāli, un visi mēs kādos konservatīvi. Tā ir tā realitāte. Ja? Tā kā nevajadzētu no tā arī uzmanīties. Arī, ja? Kā es vienmēr saku tā, ka jaunība ir laba lieta, un arī pieredze ir laba lieta. Abas lietas ir kopā. Nākamā lieta ir, ja mēs pēc priekšu vēl priekšu, jā. Te ir nākamais ķēniņš, bija ķēniņš, kuru mēs redzam Rehabeāms. Viņš par ķēniņu kļuva 2. laiku 12:1. Kad Rehabeāma ķēniņa valsts bija nosperinājusies, viņa bara viņa nodrošināta, tad viņš atmeta tā kunga bauslību un viss Izraels līdz ar viņu. Tātad cilvēks ieguva varu, ieguva naudu, ieguva slavu un atmeta ko? Tā kunga bauslību. Un te nākamā lieta ir, vai tiešām tā ir, ja cilvēks ir kļuvis bagāts, viņš atmet ticību. Es lasīju kādu ekspertu psiholoģijas, kurš izpētīs tā, viņš teica tā, ka nauda un slava nesabojā. Nauda un slava tikai parāda to, kas cilvēkā ir iekšā bijis. Viņa apgaismo cilvēku iekšieni. Ja? Jo daudz cilvēkus kļuvuši slaveni un bagāti, viņi nav kļuvuši ne arkituši, ne lepni, ne nekrietni. Ja? Ka cilvēkos tikai nauda un slava, ja vara, parāda to, kas ir cilvēkā ir iekšā. Kā viņš teica, nevar sabojāt to, kas cilvēkā nav bijis iekšā jau. Mēs dodamies tālāk, ja, jo arī vecā derībā mums rakstīts ir, ja, 1. Mūzes 1:7 ir teikts, 4:7, te ir mazliet kļūda, 4:7, vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet ja tu dari ļaunu, tad grēks daudz turu priekšā, un tu tīko pēc tevis, bet tev būs valdīt pār viņu, tātad tev būs valdīt pār šo grēku, ja, mums pašiem jāstāsta dzīvē, kuras mums tās vājās puses, kas mums kaut kādā veidā ietekmē, kaut kādā veidā kārdina. Tev būs pār to, kā ir teikts, valdīt. Tev ir jāvalda par tām lietām, un mums katram ir savas tās vājās puses, tās vājās, par ko mums ir jāvalda. Ja, ja mēs skatāmies tālāk, te ir Ījabs, ja mēs skatāmies pēc tā laika parametri, viņš bija miljardieris, bet es nesabojāju viņa ticības dzīve. Viņš gāja drausmīgam periodam cauri, pazaudēt savus bērnus, pazaudēt savus īpašumus, pazaudēt veselību būtībā, un tomēr viņš palika kopā ar to kungu. Diemžēl tam ķēniņam bija tā ideja, ka viņš ieguva varu un slautā, viņš atkrita no tā kunga. Ījabam bija tas viss, un viņš no tā kunga neatkrita. Tāpēc vienmēr mācīsimies tā lieta, ka nav problēma ne naudā, ne slavā, ne varā, ir problēma cilvēka iekšējā sirdī, kā mēs sakam, ja? Jo arī citam tieši cilvēkam tieši pretēji, ja mēs skatāmies tieši trūkums cilvēkos, rada tādu lielu naidu, nepatiku, ja? Tādu, kā mēs sakam, tādu nicinājumu pret citiem cilvēkiem, jo kādreiz es attiecības kādus trūcīgus cilvēkus, un te tad naidu pret visiem citiem, ka pasauli visa slikta, ka visi ir netaisnīgi, ka visi ir ļauni, ja? Tā kā kādreiz arī trūkums sabojā cilvēkus un tādu skatu uz dzīvi un tā joprojām. Tāpēc mēs uzmanīsimies šīm lietām. Ja mēs skatāmies tālāk, nākamais ķēniņš ir, ja? Neuzspied citiem ticību ar varu. Tad iedomājieties, tajā laikā bija ķēniņš, asa, kuram bija dažādi uzbrukumi, dažādas lietas, un viņš vienā brīdī, ko izdeva, iedomājieties tādu likumu 2. laiku 15:13, 2. laiku 15:13, bet visi, kas nemeklē to kungu, Izraēla dievu, lai būtu sodāmi ar ko? Ar nāvi no mazā līdz lielam, kā vīri tās sievas. Kā jūs domājat, kā es pateiktu, šāds likums būtu Valmierā izdots, iedomājieties, mēs izdot Valmierā likumu. Tie, kas netic Dievam, kas ar viņiem būs? Un te teikts, no mazā līdz lielam. Visus, ja, tādās iedomājieties, ja, ka viņš uzspieda citiem reliģiju ar varu, ķēniņš ar varu. Ja. Nu, tas nav tas labākais variants, ja mēs skatāmies arī mūsdienu pasaulē ir daudz šos vajāšanu lietas, ja es piemēram lasīju statistiku 2022. Gadā pasaulē bija 360 miljoniem kristiešu, kuri piedzīvoja augstu vajāšanu vai diskriminācijas līmeni. Un tajā gadā vismaz oficiāli bija nogalināti, cik es statistikā skatījos, bija 5896 kristieši pasaules tādā mērogā. Ja?
Tad arī pasaulē ir tāda reliģiskā, kā saka, vajāšana, uzspiešana. Un, diemžēl, šis Izraēla ķēniņš uzspieda šo ticību arī citiem cilvēkiem. Ja, ja mēs ejam tālāk skatāmies, ja, viņš uzspieda citiem, bet tai pašā laikā mēs lasām tālāk. Pēc tam, kad viņam bija vienas domstarpības ar tā laika pravieti, ja mēs lasām, tur tas redzētājs ir pravietis, ja, tad Asa viņu ielika cietumā. Viņš paciem uzspieda paklausīt, bet pats nepaklausīja beigās Dievam. Tā kā jāuzmanās no tādas vardarbības, ja ir tāds teiciens, ja tu esi vardarbīgs vienā vietā, tad tu būsi vardarbīgs citur. Un, diemžēl, Asam bija šī lieta, ka viņš bija vardarbības veids. Tāpēc Elēna Vaita arī raksta, ka patiesību vajadzētu atklāt dievišķā smalkjūtībā, laipni un iejūtīgi. Ja mums ir kāda patiesība jāatklāj kādam cilvēkam, smalkjūtība un mīlestība. Vēl pēdējais teikums. Cenšoties mantot dvēseles, lietosim laipnus un maigus vārdus. Dievs būs par gudrību tam, kas gudrību meklēs no dievišķā avota. Tātad te ir tas svarīgais princips ir, ja, kad mīlestība, sirsnība, smalkjūtība. Vēl mēs skatāmies tālāk, Dieva aizliegumu Rājeni deva svētības. Ja? Tajā laikā bija tās ķēniņš Ahabs, viņš teica tā, tas pravietis mums nekad neko labu nesaka. Tur ir tāds teksts, ja? Tas pravietis mums nekad labu neko nesaka. Ja? Un viņš saka tā neklājas runāt ķēniņam, atbildēja Jošafats, tātad Ahabam. Mums vienmēr jāmācās saprast to, ka Dieva rājieni tie, kas mums nāk par svētību. Es vienmēr atgādinu šo ideju. Ja jūs gribat kādam cilvēkam kaut ko aizrādīt vai ieteikt, padomājiet 3 lietas, par ko jūs viņu uzslavēt varat, un tad vienu, par ko jūs varat ieteikt vai aizrādīt vai kaut ko pamainīt. Ja? Lai būtu tāda ideja, kad ir tas uzslave, ka mēs redzam to labo, bet arī aicinām kaut ko pamainīt. Atcerēsimies, kad Jēzus sastapās ar samariešu sievu. Ko viņam teica, ka viņai tik un vīri bijuši, un tas, viņš teica tā, tu esi pareizi teikusi, tev bija tas un tas. Viņš pat uzslavēja šo sievieti, ja godīgi bija atbildējis viņam. Tā kā vienmēr lūgsim Dievam gudrību, kā izpildīt viņa prātu un kā ticēt viņam. Tad tas ir svarīgais princips. Un Elēnas vārds šeit citāts ir ļoti interesants, kas mums jāatcerās arī dzīvē tādā izaugsmē garīgā. Mums ir daudz mācību stundu, kas jāmācās, un vēl daudz jāatmācās. Elēna Vaita saka tā, nevis tikai jāmācās, bet jāatmācās. Ja? Un man pirmajā daļā bija brīnišķīga saruna arī mūsu sabotskolas grupiņā, ja? Ka arī mēs runājam par to, ka dzīvē pamainās dažādi uzskati par tām līnijām galvenām, par tādām nesvarīgākām. Tas ir pilnīgi normāls process, ka mēs mācāmies dzīvē. Un kad es sāku kļūt ticīgs, tad man tajā laikā šķita, tas ir svarīgi. Pēc gadi tas vairs nav tik svarīgi, bet šīs lietas ir svarīgas. Tas ir normāli, ka jums mainās dažādi uzsvari. Kā mēs sakām par sabata jautājumu. Ja? Te nav par to, kura diena ir svētā. Sabats ir svēts tam kungam, tur nav diskusija. Bet kā mēs ievērojam un svinam sabatu, ir ļoti dažādas atšķirības, dažādās ģimenēs. Ticiet man, arī manā dzīvē mainās tās izpratne par sabata lietām ir. Ja? Tāpēc arī daudz jāatmācās, kā viņš saka. Tikai Dievs un debesis ir nekļūdīgi. Tikai Dievs un debesis ir nekļūdīgi. Tie, kuri domā, ka viņiem nekad nebūs jāatsakās no kāda iecienīta viedokļa, ka viņiem nekad nebūs jāmaina viedoklis, būs vīlušies. Tā kā pieņemiet to ideju, ka vienmēr būs kaut kas dzīvē jāpamaina. Ja? Nākamā lieta. Ticiet praviešiem un tajos uzvarēsiet. Tur bija šis notikums arī ar Jošafatu, viņi gāja kaujā, un mēs skatāmies, ko viņi darīja. Ja? Viņiem bija svarīgi ticēt praviešiem. Tāpēc vienmēr lasīsim praviešus, lasīsim veco darību, lasīsim jauno darību, lasīsim Elēnu Vaitu. Ja? Ticiet praviešiem, jūs uzvarēsiet. Ticiet praviešiem un jūs uzvarēsiet. Un plus viņi slavēja to kungu vēl dziesmās, kad viņi gāja šai karā, šai kaujā. Ja, tāda paldies arī, ka mums ir Valmierā šī dziedāšana, šī vēlme dziedāt un pagodināt to kungu. Tāpēc tā ir tā ticība praviešiem, tad jūs arī uzvarēsiet. Ja. Vēl nākamā lieta. Šis Bībeles teksts ir tāds ļoti zīmīgs. Ja mēs skatāmies, ja, tur bija tāds ķēniņš, ja mēs lasām par viņu, ja, kas valdīja tajā laikā, Jorāms. Un mēs lasām 2. laiku grāmatā, 21. nodaļā un 20. pantu.
viņam bija 32 gadi, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja Jeruzālēmē 8 gadus. Tā viņš aizgāja, un kas te ir teikts? Un nevienam nebija viņa žēl. Un tā domājieties ideja, ja? Cilvēks nomirst, un nevienam nebija viņa žēl. Iedomā, ķēniņš, ne jau kaut kāds, mēs sakām, vidusmēra cilvēks, bet ķēniņš. Tātad mēs sakām, viņš tik daudz bija sabojājis dzīvi, kā mēs sakām, ka neviens viņa bērēs neraudāja. Ja? Un man kādreiz arī es redzēju, ka cilvēki, kuri aiziet no šīs pasaules, ka mēs sakām dusēt, ja? Citam pat nav ģimenes bijis radinieku īstu, bet viņiem ir ļoti daudz kaimiņu un draugu. Tu aizēji uz to kaplišķi, jāda bēres, ja? Un tev nav tā īsti nemaz, kur nostāties, jo to cilvēki ir tik daudz un viss pārējais, bet viņš ir bijis tāds cienīts cilvēks. Bet aizēji kādreiz bērēs, ja? Un tur vispār, kā saka, neviena nav. Bija gadījums, tie bija 90. gadi. Kā es saku, man ir kapiņu stāsts vienmēr. Ja. 90. gadi, man bija čāds viens kaimiņš, netās plus tādās, un viņš savu dzīvi tā interesanti dzīvoja. Tikai priekš sevis, kā mēs sakām, plus viņiem visādas atkarība problēmas bija. Un tie bija tie gadi, kad nebija neviens, kas nebija sociāli nekādu. Un viņš nomira. Un man tā viena kaimiņa zvanīja, saka, Tālī, nevar jau atstāt uz zemes viņu. Nu, ko darīs ar viņu? Es saku, jārok jau kaut kā būs, jā, kaut kā organizēsimies. Un tā mēs 4 kaimiņi savācāmies kopā, un te mēs sadalījām pienākumus. Es saku, Tāli, tu gan runā, gan roc un arī nes. Es saku, labi, jā, tādā. Un tā mēs 4 izrakām to kapu, kā mēs sakām, jā. Kapličā norunāja centrālu runu, kā mēs sakām, tā mēs cēlām augšā to zārku. Un tā mēs aiznesām līdz tiem kapiem, kā mēs sakām, un tā mēs arī norakām, un es saku, runu norunāju, jā. Nu, nebija neviena cita, ne radinieka, ne tuvinieka. Bija kā radinieki, bet viņiem viņš saka, mums tas vispār neinteresē tas cilvēks. Un te es tā domāju, ka no šīs pasaules tu aizej, un būtībā neviens pēc tevis nerauda. Un tāpēc tas princips arī mūsu dzīvē, ka mēs dzīvojam, mēs padomājam, ko es šai pasaulē labi atstāšu aiz sevis. Vai tiešām būs cilvēki, kas manis dēļ raudās, ar cieņu izturēsies pret mani, ka es esmu aizgājis. Tas ir jautājums tiešām. Ikvienam arī noteikti man, kā saka, ja, cik cilvēki par mani tādā ziņā, un es lasīju kādu stāstu par 2 brāļiem. 2 brāļi, viņi dzīvoja kādā mazpilsētā, kaut kur ārzemēs, un viņi bija diezgan tādi negodīgi cilvēki, un tādi diezgan ciniski, negodīgi un netaisnīgi visu. Un viens no viņiem nomira. Tā pēkšņi. Un tagad, jauda bēres. Bēres būs lielas, un tagad tas otrs brālis atnāk pie mācītāja, un viņš saka, klausies, tev obligāti bērēs jāpasaka, ka mans brālis bija svētais. Zini, kādreiz ir tā brīdī, kad tu atnāk pie tevis tuvinieki un tur stāsta, ja, man kā es biju gadījumi arī, kur kolēģi man kā es saka, ja, kur apmēram ģimenē cilvēki strīdējās savā starpā, un viens izdarīja pašnājumu. Nu, zini, kā es bērs, kā jau, es saku, un tā man grib iestāstīt viņi, tev jāsaka, ka viņiem bija laimīgākā laulība pasaulē. Es saku, kā es to varu pateikt, savros, ja. Un tagad tas arī mācīties tādā interesantā dilemā, ko lai viņš tagad dara, ja? Tā kā rud par to brāli, par to svēto. Un viņš tagad tā domā, un bērns izdomā interesantu ideju. Un tā pienāk bēru diena, un viņš pāries, un viņš tagad tai publikai saka, mūsu aizgājējs ir bijis cilvēks, viņam dzīvē ir bijis dažādas lietas, gan godīgāks, gan negodīgāks, gan taisnīgāks, netaisnīgāks, bet salīdzinot ar savu brāli, viņš tiešām bija svētais. Saprot? Viņš jau izpildīja to lūgumu tādā veidā. Ja. Tā kā tā dzīvē, kā es gadās, ja, bet svarīgs ir princips ir padomāt, vai kāds tavās bērēs raudās vai neraudās. Jo man ir bijuši tiešām jauda bēres, kuru apmēram ideja, ka tik zem zemes dabūt, kā saka, kāda tu raudāšana un kas. Ja. Citās bērēs, kad tu redzi, ka cilvēki ir raud un pārdzīvo, viņiem ir skumīgi un vispārējais. Tā kā par to jāpadomā, bet te vesels ķēniņš, kurš aizgāja dusēt, un nevienam nekāda žēlstības pret viņu nebija. Ja? Ja mēs ceļojam apakaļ to tur, kad bija šī. Es lasīju par kādu konsultantu savā laikā, un viņš saka, viņam atnākais jaunieši parunāties par dzīvi, un runāt, kā pie psihologa. Un viņa atnāk viens jaunietis, saka, es negribu dzīvot, labāk mirt, ja, jo tāpat es man vairāk nemīlu un šitādā veidā. Viņš saka, pak, tu atsēdies, mierīgi parunāsim.
Kādu domā, tu tagad nomirtu? Pasaki, kurš tavās bērēs par tevi pārdzīvotu, kurš par tevi raudātu? Nu, es saku, mamma obligāti, tētis būtu vispār šokātā. Brālim būtu baigi sāpīgi, teiksim, jā. Kaimiņa arī jau, jā. Nē, un visvairāk man kaķēns raudāt par mani tādā ziņā, jā. Viņš par kaķēns, viņš redz, cik daudz par tevi raudāt, tā kā par to miršanu labāk aizmirst tās lietas. Jo tevi daudz vēlās redzēt dzīvi šajā pasaulē. Ja? Tā mēs ejam tālāk, arī Bībele saka tā, ka Atklāsmes grāmatā, ka svētī, kas mirst iekš tā kunga. Ka mēs mirstam, kā mēs sakam, ka mēs esam ticīgi cilvēki, mēs mirstam iekš kunga, ja? Arī tādā ikdienas dzīve, ka mēs mirstam savu es un vienmēr dzīvam kopā ar Jēzu Kristu. Ja? Vēl paceļot tālāk, mēs paskatāmies, ir tā, ka tās reformas, ja pārmaiņas sākās no sevis. Ja, tur bija Hiskija tajā laikā, tas ķēniņš, un viņš saka, tās pārmaiņas sākās no sevis, viņš teica tā, ja, ka tā ir tā, uzklasiet man jūs levīti, tagad svētīties paši un svētiet tā kungu jūsu Dieva namu. Viņš teiksim, tādā laikā teica, svētīties, mainiet savu dzīvi, ja, tad sākās no sevis, ja, nevis no citiem, bet no sevis. Ja, tad ticiet tam kungam, ja. Tālāk ir arī Hiskijam iznāca tāda situācija, ko darīt, ja cilvēks smējās par tavu ticību. Mēs skatāmies, ka Hiskija tajā laikā gribēja svinēt svētkus. Viņš izsūtīja tajā laikā daudz ziņnešu, un mēs lasām tā, bet viņi tika izsmieti un izzoboti, daudz tie ziņneši. Bet ir rakstīts, tikai daži vīri no Ašēra un no Manases un no Zebulona paklausīja un nāca uz Jeruzālemi. Tad tajā laikā atnāca tikai daži cilvēki to Jeruzālemi. Nebija, ka visi, ja? Nebija visi, bet tikai daži mēs skatāmies tālāk. Ja? Un kas notiek ir? Hiskija tajā laikā lūdza Dievu un dziedināja tautu. Es vienmēr visiem atgādinu, ja? Ka nebūs tā, ka visi vienmēr kļūst ticīgi. Nebūs tā, ka visi meklēs vienmēr baznīcu. Nebūs tā, ka visi apmeklēs dievkalpojumus. Ja? Bet tur atnāca daži, un bija diezgan liels pulks, un mēs redzam, ka Hiskija lūdza Dievu, un Dievs dziedināja tautu. Tāpēc vienmēr lūdziet par draudzi šeit Valmierā. Lūdziet par cilvēkiem, kas ir atnākuši, lai Dievs dziedina mūs vienmēr kā draudzi, kā cilvēkus. Kā draudzi, kā cilvēks. Un tā ir tā svētība. Un mēs lasām, ka Hiskija viņus uzrunāja laipniem vārdiem. Nevis ar pārmetumiem, bet ar laipniem vārdiem. Tāpēc vienmēr es saku, katrs dievkalpojums ar domu ir tāds, ka mēs šeit atnākam, lai iegūtu spēku, izturību atkal nākamai nedēļai Dieva svētībām. Ja? Tad mēs redzam tādu pielūgsmi, kas šeit ir. Un ko es vēlēšu šodien arī pateikt ir, ka katra ķēniņa dzīve kā piemērs. Zālmans lūdza gudrību, cits lūdza tur dažādas lietas. Mēs mācāmies, ka nevar uzspiest citiem ticību ar varu. Mācāmies šo piemēru, ka cilvēks nomirst ķēniņš un nevienam nebija žēl viņa. Pavisam jocīga dzīve. Un visbeidzot mēs skatāmies tā, ka ķēniņš bija tas, kas lūdza cilvēkiem un viņš runāja laipniem vārdiem. Tā kā, lai Dievs mums vienmēr svētī mācīties visu savu dzīvi, ja, katru savu dzīvi, jo katra dzīve mums tur kaut ko jaunu. Kā mēs sakam, mēs mācāmies, lai iemācītos labu un izvairītos no sliktām. Āmen.